Katrai no mums ir savi īpašie ikrīta rituāli. Zane sāk savu dienu ar preses apskatu un interneta pārlūkošanu. Kopš meitene ir uzzinājusi par mājaslapu Cherry LV, kurā ir pieejami dažādi veidi izdevīgi pakalpojumi labsajūtai un skaistumam, šī odziņa ir kļūsi par viņas ikdienas neatņemumu sastāvdaļu. Vien uzklikšķinot mājaslapas adresi paveras veselu patīkamu piedāvājumu pasauli. Izprintējot īpašā piedāvājuma kuponu, Zane ar nepacietību dodas uz skaistumkopšanas salonu Malēvičs, lai izmantotu visas Cherry LV mājaslapā piedāvātās privilēģijas. Līdz pēdējiem momentam Zane netic, ka iegādājoties kuponu 15 latu vērtībā, pateicoties jaunajai mājaslapai, viņa patiesībā var izvēlēties procedūras 30 latu apmērā. Bet jau pēc dažām sekundēm, apmainot vaučeri pret salona VIP karti, Zane saprot, ka senlolotais sapnis par skaistumkopšanas idilles baudīšanu ir tuvu tās sākumam. Tādas lokas vieglas varētu būt, tā varētu būt tā matu ieveidošana. Tad varētu mēs nokrāsot kādā spilgtākā krāsā nagus, ja, manikīru, un tad mēs varētu vēl, ko mēs varētu, make-up varētu kādu, jā. Es pieņemu, laikam mēs uz matas veidošanu, ja? Jā. Labi, paldies. Ejam. Jā, mazgājam un tādus tā kā rullīšus, jā, ieveidojam. Protams, jebkura sieviete grib izskatīties skaista ne tikai svētkos, ne tikai Valentīna dienā, Ziemassvētkos, jaunajā gadā vai kādos citos, bet, protams, arī ikdienā. Bet tu, es zinu, gatavojies Valentīna dienai. Jā, gribas kaut ko īpašu, kaut ko neikdienišķu, lai es atnāktu un man puisis būtu ļoti patīkami pārsteigt. Manam puisim patīk, protams, viss dabīgais. Kad es no rīta pamožos, esmu nedaudz miegaina, bet arī viņam patīk tas process, kad es pošos. Un tad viņš man vienmēr tā no stūra vēro, un kas tad būs, kas tad sanāks. Zane, tūliņ pat atklās mums noslēgumu. Kādu make-up izvēlas ikdienā? Vai tas ir spilgtāks vai gluži otrādāk neitrālāks? Zane, kā ir? Nu, ikdienā es praktiski cenšos nekrāsoties. Varbūt kādu vieglu pūderīti, bāzes kārtiņu, tušu. Tas arī viss. Tā kā šoreiz es ceru, ka būs tā atšķirība lielāka, kad mans puisis pamanīs, jo gribēs paeksperimentēt ar kādām atsēnām, košākām atsēnām un arī kādu lūpkrāsu košāks. Bet paskatoties spogulī, šobrīd tu sev patīc? Protams, man ļoti patīk mana jaunā frizūra, patīk man jaunā sarkanā Cherry naglaka. Un, protams, arī make-ups ar tik skošu lūpkrāsu. Un tiešām tas ir tas brīdis, kad es varu iziet ārā savā mīlestības dienā, 14. februārī, un būt ļoti skaists savam mīļotam vīrietim. Bet kurā momentā tu uzzināji par šo jauno odziņu Cherry? Īstenībā to es uzzināju pavisam nesen, biju tiešām patīkami pārsteigta. Cherry ir dažādi piedāvājumi, arī šis skaistais piedāvājums Malēvičs salons par kuponu, ko tu nopērsi par 15 latiem, tu īstenībā dabūni 30 latus, kas ir vienkārši fantastiski. Vai arī turpmāk domā apmeklēt mājaslapu Cherry? Noteikti. Sevišķi, kad es no rītiem pamožos, paņemu savu kafijas krūzi, pirmais, ko es daru, ir ieeju Cherry mājaslapā un uzzinu, kas tad šodien tiek piedāvāts jauns. Lai skaisti jums Valentīna diena, lai mīlestības pilni mirkļi!
Paldies!